Labdien! Mēs esam Robežu vidusskolas 9. klases komandas Zibensī. Mēs piedalāmies konkursā eksperiments. Mūsu uzdevums bija uzlabot kādas profesijas darba rīkus, padarot tos drošākus, un mēs izvēlējāmies jūsu profesiju. Tātad mums ir problēma. Šeit ir jūs redzat skursteni, un problēma ir tāda, ka skurstenis nerāk. Kāds ir jūsu risinājums? Nu, tad viņu vajag divi. No zemi vajag uzkat uz jumtu, pa jumtu uz augšu, līdz skursteni, un tā ir skripšu līdz šeit, un tā ar savam darba rīkiem tīrišu skursteni. Skaidrs, un kādas ir problēmas tīrot skursteni? Problēma trēkē. Jumts var būt slīdens un nav droši. Un augšā korēs stāvēt, nu arī tur slīpums, nu nav droši visu. Plus, te ķēgeli varbūt nebūs droši. Skurstens arī var šūpoties, ka šeit ir kādreiz, ka viņš vēc. Nu un plus, putekli, vējš, nu viss te ietekmē šeit darbu. Mums ir risinājums. Šī ir mūsu iekārta, un pirmais, ko mēs ievietojam skurstenī, tas ir sensors, kas tiek pieslēgts mūsu datubāzei, datoram, un kas ziņo par sodrēju uzkrāšanos skurstenī, cik daudz un kā ir. Un, ja netiek skurstenis iztīrīts, mums skurstenī tiek ievietots vārsts, kā ir pārmēr, un viņš uzreiz aiztaisās ciet, jo tad skursteni jau ir bīstami kurināt. Kamēr neatbrauc skurstenis. Jā, kā jūs atbraucat, iztīrat, tā uzreiz jūs attaisat vārstu vaļā, un cilvēku var turpināt kurināt. Tā, un šeit ir mūsu piedāvātie instrumenti, daudz vieglāki un ērtāki. Pirmais ir lielo sodrēju un tīrīšanai, mēs pievienojam klāt, piemēram, pie apakšas. Tā viņš iekšā griežas. Jā, mēs ieliekam iekšā un viņš pa skursteni rotē. Tad mums ir, nākamais mums ir maināmā birste, kur arī tāpatās mēs ievietojam iekšā. Tā ir mazākiem sodrējiem, kas ir palicis vēl pāri. Un tad mums ir putekļu sūcējs, kur arī ievietojot iekšā ļoti ērti atbrīvoties no sodrējiem un mazāk problēmas tas sagādā. Tā visu var izsūt. Jā, un viegli iztīrāms sodrēju uzkrājējs. Un tad mums iet pēdējais uzgalis, kas ir skeneris. Mēs viņu pieslēdzam un laižam atkal pa skursteni iekšā, un tas mums vienkārši datubāzē datorā uzrāda, cik labā stāvoklī ir skurstenis, vai nav plaisas, un vai tas nav uguns nedrošs. Vai mēs to varam kurināt. Tur var visu redzēt, tas plaisas, cik te ir droši. Jā, viņš parāda visas plaisas, visu. Aptuveni cik lielas vai kaut mazākās mikroplaisas visu parāda. Skaidrs. Tāda ir mūsu piedāvātā iekārta. Tātad jūs redzējāt, kā darbojas visas šīs iekārtas, un mums tāds jautājums, ko jūs domājat par viņām? Es domāju, ka šita pirmkārt droši saimniekam mājā, tāpēc kā ar visam šitam dačikam sensoram, pirmkārt viņš pats zinas, tad, ka vajag tīrīt. Tā ir drošība. Otrkārt, skaidrs, ka man vieglāk, ka nevajag celtu bumbu un raptis uz augšu, un vienalga vai lietutiņš tā brīdi vai sniedz, visu to var izdarīt. Skaidrs, ka tā vieglāk un ērtāk, un galvenais drošāk. Ko es vēl varu pateikt? Paldies pa izgudrojumu.